Kad 30. jūnijā visā valstī tika paziņot centralizētie eksāmenu rezultāti, devāmies uz Ziemeļkurzemes profesionālās izglītības kompetences centru, lai noskaidrotu, vai telpās, kas šobrīd būvējas par milzu naudu, vai programmās, kurām praksa iespējama ārzemēs, un vai skolotājiem, kuri savā darbā ieliek visu savu sirdi, ir arī savi audzēkņi. Uz šo brīdi mums faktiski divas grupas jau ir pilnas, un izskatās, ka tur būs ļoti liels konkurss. Un, ja iepriekš tie bija ēdinātāji vai viesnīcnieki, tad šogad tie ir elektrotehniķi un tie ir automehāniķi. Tas tāpēc, ka perspektīvā ir darbs? Es domāju, ka jā. Jo katrs sev cienošs vīrietis grib nodrošināt savai ģimenei, pēc tam, kad viņš beidz skolu, arī normālu iztiku un pelnīt arī normālu naudu. Un šobrīd elektrotehniķi un arī automehāniķi ir tie, kas ļoti labi pelna, līdzās arī metinātājiem un tām specialitātēm, kuras mēs šeit gatavojam. Lai arī būvnieki telpas sola nodot saulēcīgi 1. septembris, plašajā kompleksā vēl netiks svinēts. Vēl jāiekārto kabineti, vēl atbilstoši starptautiskam līmenim jāievieš mācību programmas un jādod iespēju skolotājiem veidot kvalitatīvus stundu plānus. Mēs piesaistam jaunus pedagogus vēl klāt, papildus, kas ir pieredzes bagāti, un apmācam jau esošos skolotājus, lai ieejot jaunajā skolā pēc rekonstrukcijas mums ir atkal spēcīgs pedagogu kolektīvs, un lai jaunieši saņem pēc iespējas labākas zināšanas no saviem skolotājiem. Nākamajā mācību gadā Ventspils tehnikumus gaida šādās mācību programmās. 4 gadu kurs, iegūstot arī vidusskolas izglītību, tiek piedāvāts ēdināšanas pakalpojumu speciālistam, starp citu arī uz kuģiem, viesnīcu pakalpojumu komercdarbiniekam, viesnīcu pakalpojumu speciālistiem, automehāniķiem, mašīnu būvs tehniķiem, elektrotehniķiem, inženieru komunikāciju tehniķiem un datorsistēmu tehniķiem. Bet elektroniskā pieteikšanās līdz 22. augustam vēl ir iespējama arī tiem, kas jau iegūši vidusskolas izglītību. Tad profesiju var iegūt 1 gada vai pusotra gada laikā. Tādās profesijās kā elektrotehniķis, kuģa pavārs, vienkārši pavārs, varbūt grāmatvedis vai viesnīcu pakalpojumu speciālists, arī reklāmas pakalpojumu komercdarbinieks, metinātājs un konditors. Tehnikuma direktori īpaši uztver eksāmenu rezultātus kvalifikācijā. Es tiešām esmu laimīga par katru, kurš beidz skolu un iegūst diplomu un aiziet savā lielajā dzīvē un iegūst profesionālo kvalifikāciju, un ar kuriem ir apmierināti mūsu darba devēji. Protams, ka visi mūsu beidzēji, lai saņemtu šo atestātu par diplomu par skolas beigšanu, viņiem ir jānokārto gan centralizētie eksāmeni, kurus kārto arī vidusskolēni, bet papildus tam viņiem ir arī jāpierāda savas profesionālās zināšanas, un gan teorētiskās zināšanas, gan profesionālās iemaņas specialitātē. Un tas ir kvalifikācijas eksāmenis, un tas sastāv parasti no 2 daļām, no teorētiskiem jautājumiem un no praktisko iemaņu demonstrēšanas. Ventspils tehnikumā, jeb kā tagad mēs teikt Ziemeļkurzemes profesionālās izglītības kompetences centra teritorijā, joprojām rit būvdarbi, kas izmaksās vairāk kā 11 miljonus eiro. Sarežģītākā daļa ir vecā korpusa restaurācija un apvienošana ar jauno daļu, kurā būs gan darbnīcas, gan dienesta viesnīca. Dienesta viesnīca jaunbūvē. Tās stāvus savienos panorāmas lifts, bet darbnīcu telpas un dienesta viesnīca ir pilnīgi jauns būvs, kas tehnikuma kompleksam liks izplesties pa visu kvartālu, aptverot Dzirnavu, Jūras un Saules ielas. Celtnieki šobrīd mums sola, ka termiņā tiks nodota ēka. Tas ir oktobra sākums. Un tad ir aprīkošana, un tad ir atgriešanās jaunajās mājās. Cik tad ilgi būsiet tā bijuši trimdā? Viens pilns mācību gads, un tad skatīsimies, kā mums veiksies ar celtniecību. Pēc projekta īstenošanas Ventspils tehnikumā tiks piedāvāts arī darba tirgū pieprasītās un jaunas mācību programmas, tāpēc telpas ir ļoti plašas. Ventspils tehnikums ir pirmais Latvijā, kam izdevies saņemt tik vērienīgu valsts, pašvaldības un Eiropas Savienības atbalstu. Gonda Porniece, Andrejs Kulīgins, Kurzemes televīzija.